Un kāpēc es viņu jums dodu tieši recepti, to jūs droši vien sapratīsiet, tad, kad mēs būsim beiguši mūsu šodienas sarunu. Tā kā tas jums uz mājām, un tā mazā zīmīte, tas būs ļoti priecīgi, ja paliks pie manis ar kādiem ierakstiņiem vai visādām jūsu pārdomām, kas no jums nāk prātā, ja gribās vēl kaut ko pajautāt. Mani sauc Ilona Tropa, un es šajā skoliņā strādāju jau 4. gadu. Tāpēc arī pašā sarunas sākumā mēs iesāksim ar tādu, drusciņu apskatu arī to 4 gadu garumā, lai jums tāds priekšstats, ko tad tas logopēds vispār te dara, un vairāki vecāki tad ir ieraudzījuši skolā logopēds, priekš kam vēl skolā logopēds, jo vienmēr ir tā pārliecība, ka logopēds tas uzstāda skaņas un labo skaņas, un ja nerunā tad jāiet ir pie logopēda, un tas viss notiek bērndārzā. Bet patiesībā tā ir tikai tā aizbērga tā redzamā daļa, jo valoda visa ir tik cieši kopā, ka tā skaņu neizrunāšana vai slikta runāšana vai tas, ka vēlu sāk runāt, ir gadījumi un diezgan bieži pavelk līdzi arī to, ka ir grūtāk lasīt, grūtāk rakstīt, grūtāk saprast, kas vispār notiek, kuras rūtiņas, kuras līnijas. Tāpēc logopēds tā ir valoda. Un valoda mums ir no dzimšanas līdz 100, 105, vēl cik gadiem mums vienmēr ir valoda. Tātad, ja kaut kas ir traucēts ar valodu, tad tur ir logopēds, jebkurā vecuma posmā, jebkurā vecumā. Un šogad mēs skolā izskatāmies šādi. Visi skolēni, visa skola, un tas sektoriņš tie ir bērni, kas mācās logopēdijā no 1. līdz 6. klasei. Tālāk redzēsiet, kā sadalās pa gadiem, pa vecumiem, bet mēs esam tie, kas mācās logopēdijā. Strādājam visi kopā. Tagad jūs varat redzēt tādu sīkāku sadalījumu. Zaļā ir 1. klašu bērni, tad 2. klašu bērni šīs sektoriņš, tad 3. klašu bērni, 4. klašu bērni, un tā kā datorā tajā mapīšu sistēmā vienmēr ir folderītis citi, un tad tur ir viss kaut kas. Tā mums logopēdijā man arī ir ieviests tāds sektoriņš citi, tie ir bērni, kuriem ir gan mācīšanās traucējumi, gan vēl saglabājas tie paši valodas traucējumi, jo nevienmēr viņi visi kaut kur pazūd, izlabojas un ir kā nebijuši. Tāpēc arī bērni 5. 6. klasē mācās logopēdijā. Jāsaka, ka tas tie sektoriņi tik lieli, viņi kļūst no klases uz klasē aizvien tādi mazāki, bet, piemēram, šis sektoriņš būtu noteikti lielāks, ja man būtu vēl vairāk laika strādāt, ja skolā būtu 2 vai 3 logopēdi. Tā kā vajadzība noteikti ir. Tālāk runājot tieši par 1. klasēm, par visiem 4 gadiem saskaitīju bērnus kopā. Tad jūs varat redzēt tos stabiņus pa gadiem. Pats beidzamais ir šis gads, jūsu bērnu gads. Un šogad mums ir 1. gads, statistika, diemžēl man par 4 gadiem, atpakaļ ejot nav. Šogad mums ir milzīgi liels skaits bērnu. Nezinu, vai tā ir sakritība, vai tā ir tāda tendence, ka mums tie stabiņi tā pulsēs uz priekšu. Es ceru, ka nē, bet šogad iznāca tā kā nevienu gadu, ka mums bērnus vajadzēja pat 1. A, 1. B, 1. C, 1. D dalīt pa grupām, pa 2 grupiņām sadalīt, lai viņus vispār varētu kaut kādā veidā aptvert un kaut ko sākt darīt, jo paši saprotat, kā jums mājās, tad, kad jūs palīdzat viņiem lasīt vai rakstīt, nedodies, ja jums 2 vai 3 sēž pie galda, tad jau ir ārprāts, ja? Tur darbs ar vienu, bet ja man klasē viņi sēdētu 14 vai 12, ja kāda lasīt mācīšana vai kāda rakstīšana. Tā kā tad mēs sadalījām 2 daļās, lai vismaz ir 5, 7 vai 8, 4 vai tā, lai daudz maz iznāk tas darbiņš, ka mēs katru to bērnu varam apskatīt, aptvert un viņam palīdzēt. Tā kā stabiņi tīri statistiski šādi. Runājot par šī gada 1. klasēm, te jūs varat redzēt to saucamo bērnu dārza daļu. Skaņu izruna ir tie mazie zilie stabiņi, kuri vēl ir saglabājušies arī sākuma skolā. Un tas var būt arī pat līdz 4. klasē, un kā es teicu, ka valodas problēmas
reizēm pat neizlabojas un neizkoriģējas tā, kā mums gribētos, bet vairāki gadījumi ir tādi, kur varbūt bērndārzā pietrūcis ir tas, mēs logopēdi sakām, automatizācijas process, viņš to skaņu māk, bet tajā savā runā vēl viņa nav iesēdusies. Vairāki bērni arī šogad jūsu pirmajās klasītēs ir tādi, viņi var, bet tikai jāatgādina, jāizrāda vēlreiz, saki vēlreiz, nē, šitā nav labi, šitā atkārto un tā, lai iznāk tā kā tas treniņš drusciņi pietrūkst. Protams, ir sarežģītāki gadījumi, kur vēl pat vairākas skaņas vispār nav. Ja viņas ir izveidojušās tādas nevisai pareizas, un mums tagad ir viņas jālabo, un paši zinat, kā tas ir, ja kaut kas ir jāpārmācās. Tā kā skolā tas ir diezgan sarežģīti, ja runā par skaņu izrunu. Ja jums ir mazāki bērni, tad lūdzu turiet roku uz pulsa, lai bērndārzā, cik iespējams tās skaņas tiktu, tā skaņu izruna tiktu izlabota, jo mums fiziski jau vairs laika nav. Kad tur spogulis, kad tur vēl kādas skaņas, jo ir jālasa, jāraksta, vēl kaut kas jādara, ja, un tīri fiziski pietrūkst tam visam laika. Pie tam vēl nāk mums klāt šie divi lielie procesi, lasīšana un rakstīšana, kur tās skaņas jau ir jārunā perfekti. Jo ir bērni, kuri bērndārzā mācījušies, visus zināšu, un tikko viņš sāk rakstīt, un nav ne ļ, ne j, viņam viss ir sajūts, kas tad tur pēkšņi, bet to vārdu ir tik maz, ka bērndārzā, tajā lielajā visā bariņā ir vai kaut kas palaidies garām, vai kāds kaut ko nav ievērojis, sadzirdējis, un tad arī tādas astītes no pirmsskolas mums vēl ir skolā jāsalabo. Šie te zaļie stabiņi ar jūsu bērniem ir tie, kuri mācās logopēdijas nodarbībās, kuriem vajag to logopēdiju, un šogad mēs tā centāmies, lai neviens netiek kaut kur, tik traki jau nav, gan varbūt pamācīsim vēlāk. Šogad gluži tā nav. Ir vairāki vecāki teikuši, nē, viņš tikai, mēs mājās paši. Labi, tad mēs sarunājām uz kādu laiciņu paši, kaut gan skaidri zinot, ka ar paši reizēm tā lieta cauri neiet. Tie procesi nav tik vienkārši, un tur bišķi to profesionālo koriģēšanu vajag līdzi. Tā. Protams, ja mēs runājam par bērniem, tad visiem gribas labus bērnus. Ne tikai jums, bet arī skolotājiem gribas labus bērnus, un lai viņiem viss ir kārtībā un viss notiek tā, kā tam jānotiek, un tāpēc mēs runājam tikai par kvalitatīvu attīstību. Un tāpēc es arī šodien jūs aicināju izstāstīt to savu domu un no savas puses, ko es varu līdzēt. Doma ir tikai par bērnu kvalitatīvu attīstību. Visu mēs nekad neizdarīsim perfekti, bet mums ir jāizdara maksimums, cik mēs varam, lai tad, kad mums ir paiet kaut kāds laiks, šito es nokavēju, te es varēju labāk, lai tas mums nav. Lai mūs negrauž sirdsapziņa, lai mēs esam pilnīgi droši un pārliecināti, ka mēs esam izdarījuši visu. Protams, jūs zināt, ka rezultāts var būt ļoti dažāds, bet mēs esam izdarījuši visu. Gan vecāki, gan skolotāji, gan direktors, vienalga, kurš no jums ar jūsu bērnu ir saistīts, ka viņš ir atdevis maksimumu. Un tad mums ir garantija, ka mums ir labākais rezultāts, kāds vien varēja būt. Protams, vai tas ir tāds, kas mūs apmierina, tā ir atkal cita lieta, bet, ideāla varianta arī nekad nav. Tātad mums ir jābūt sajūtai, ka bērnu labā esam darījuši visu to, kas no mums tiek prasīts, un ka vēlāk mums nebūs jāpārmet sev vai kādam citam, varēja vēl vairāk, varēja labāk, varēja vēl tur drusciņ kaut ko. Un tāpēc runājot vispār par bērnu attīstību, un logopēds ir, teikšu speciālists, kurš, neskatās tikai uz bērnu muti, un nesaka tā, mēle kustās pareizi, viss kārtībā. Tas nekas, ka viņam ir līka mugura, vai viņam ir visu laiku iesnas, vai viņam ir vēl kaut kas, logopēds uz to bērnu skatās kompleksi, jo tikai darbojoties kompleksi, mēs varam kaut ko panākt arī tai valodas attīstībā. Un otrādi, strādājot pie valodas, mēs noteikti vispārējo bērnu attīstību arī pavilksim uz augšu. Viss sākas ar fizisko attīstību. Pilnīgi noteikti. Paši zināt, kā bērns piedzimst, viņš taču nelasa, neraksta, viņš tur sāk rāpot, sēdēt, un tātad sākas ar fizisko attīstību. Un šajā fiziskajā attīstībā tādi sabiedrotie ir pārtika, un pārtika ar likumu, ka regulāri daudzveidīgi veselīgi, un noteikti paši
pēc savas pieredzes un arī pēc varbūt citu vecāku vai citu bērnu pieredzes noteikti esam pārliecināti, ja bērns ēd visu, viņam nav nekādu problēmu. Nu, viņš vienmēr skolā būs paēdis, jo viņš taču ēd visu. Un neko neēdam jau nedod ciemos vai skolā vai pie draugiem. Bet ja viņš ir ļoti kaprīzs un izvēlīgs, mēs šobrīd nerunājam par saslimšanām, vēl par kaut ko, mēs runājam par normālu bērnu, tādu kā jūs ejat. Tad viņš, vienu reizi paliks tur pusbadā, ja viņš tur būs kaprīzs un ēdīs tikai vietas, ja ēdīs tikai burgas vai vēl kaut ko. Labvakar, nāciet droši. Tā daudzveidīgā pārtika. Daudzveidīga es ar to domāju, ka nevis selga cepuma šokolādi, selga cepuma ar īru krēmu garšu un selga cepuma ar vēl kaut ko, ja? Bet to daudzveidību, ka viņš sajūtot zivis uzreiz nevēl deg un saka, atkal zivi. Un, protams, par to veselīgi. Un te es gribu teikt arī, vienu piemēru no dzīves, ir apaļīgie bērni. Un arī mūsu skolā viņi ir, un citās skolās tieši tāpat. Un bieži vien, ko dzird no vecākiem, apkārtējiem un vēl, viņam vielmaiņa. Droši vien jūs arī esat dzirdējuši vairākus gadījumus. Gēni vēl, gēni. Bet tad, kad tas gēns ieiet maksimā, un pirmais, ko viņš pagrāb, ir čipšu paka, un ir jau attaisījis pirms nāk no tā veikala, tad gēni būs nevis tajā, viņa tajos kilogramos, bet gēni būs tajā informācijā un tajā saprātā, ko darīt, kā darīt un kā to visu darīt veselīgi. Un tad arī, bērniem, protams, viņiem visu kārojās, viņiem visu gribas, bet jūs un mēs esam tie, kas viņus māca un stāsta katru dienu ar piemēriem, un nevis tas ir kaitīgi, tur daudzē, bet paskaidrojiet, kāpēc tas tā ir un kā būs, ja tā nebūs, ja kā būs, ja tā būs. Tātad par pārtiku un par daudzveidību un tā. Tālāk nākamā lieta ir kustības, kas mums visiem, es domāju, ka visiem, ar tādu mazu varbūt izņēmumu, kuriem ir pietiekošā daudzumā. Mums lielajiem tie ir 10 000 soļi, bet bērniem kustības, tas ir vismaz 60 minūtes dienā intensīvā treniņā. Ne tas, ka viņš tā šļūgdams te nobrauc pa skolas kāpnēm, uzrāpo atkal atpakaļ. Tas neskaitās. Tas piederēs pie lietas, cik gadu, tik kilometru. Tas uz mums neattiecas. Tagad neiet daudz reizes uz māju atpakaļ. Bet bērniem ir cik gadu, tik kilometru. Tur mēs varam skaitīt to iešanu pa kāpnēm, nākšanu uz skolu un vēl. Viņam jākustās rāpjot, lecot, skrienot visādi, cik gadu, tik kilometru. Pirmskolas, sākumskolas bērniem. Bet tas 60 minūtes dienā, tiem ir jābūt intensīviem treniņiem. Tā, ka pa matu galiem vaigi ir sarkani, šapsēžas un... Man ieteikums jums skolai uzreiz, jo tas ir vajadzīgi šie intensīvie treniņi. Tad paskatīsimies pirmajai klasē, kādas ir ārpus stundu nodarbības. Cik tur ir tie intensīvie treniņi. Ja bērns negrib dejot, tad viņam ar sportu kaut kādu nodarbību vispār nav nevienu. Tātad tur jums piekrīt. Šeit ir skolas darbs, man liekas. Es jums varu izstāstīt to, kā vajag. Un tad mēs varam meklēt risinājumu, bet es jums pilnīgi piekrītu. Es bērni ļoti labprāt palaistu skolā, lai viņš sporto, bet šeit nav vienkārši varianti. To variantu tiešām ir, ir tik, cik ir. Vēl ir sporta skola, kur varētu pieslēgt, bet tas atkal nebūs arī katru dienu. Un tādā veidā. Bet, protams, sports kā stunda, arī tās 40 minūtes, ja būtu katru dienu, arī tas būtu pa maz. Jo sportam... Vismaz būtu, vismaz tik daudz. Bet patiesībā sportam vajadzētu būt katru dienu un 2 stundas pēc kārtas. Tās 2 pa 40 pēc kārtas. Tad mēs varētu runāt par kaut kādu fizisko slodzi un par normālu fizisko attīstību. Un runājot par stāju, tas jau būs tās kustības, ar iešanu, soļošanu, kustēšanos, stāja mums un bērniem ir briesmīga. Atgādinot un aizrādot un visādi, un tad, kad jūs mājās noteikti paskatāties, kā viņi sēž vai stāv vai iet, tad stāja, gaita, vai sēžot, guļot, stāvot, ir diezgan nevisai labā kvalitātē.
ko gribu jums sacīt, tad, kad bērni mācās un sēž pie galda, nu vismaz paskatieties, lai tās kājas ir kā, es bērniem saku, kājas kā gludekļu uz grīdas. Nu, lai ir tās kājas, jo viņi krusto, viņi izstiep, viņi vēl visu kaut ko dara, bet uz grīdas viņas abas nolikt ir diezgan sarežģīti. Un abas rokas līdz elponītim uz galda atbalstās. Un tad viņi man sēž šitā te, saka, roku uz galda. Man jau ir roka uz galda. Nu, ko nozīmē roka, tad mums atkal jāskaidro un jāstāsta, ko tad es gribu panākt un kāpēc tas ir vajadzīgs. Jo neman jums stāstīt, ko nozīmē pareiza stāja, kas nodrošina normālu elpošanu, asinsriti un līdz ar to skābekļa apgādes smadzenēm. Tātad tas tik daudz par kustībām. Nu, nākamā lieta par redzi, tas arī viens no fiziskajiem dotumiem, apgaismojums, pie kā bērns mācās. Bieži viņi kaut kur ielien ar savu telefonu, kaut kur skolā kaktā stūrī, tumsā, lai tik neviens neko neman, un tad ņemās pa to tumšo kaktu, tad es viņus atkal aicinu kaut kur ārā saulītē vai gaismā, kaut kur, bet tas apgaismojums ir, nu, tīri redzes kvalitātei ļoti svarīgs. Vēl viena lieta, ko es īpaši gribu teikt puiku vecākiem, ir frizūras. Ir vairāki bērni, kuriem, nu, tās frizūras ir ļoti skaistas, nu, nenoliedzami, bet viņas tā traucē lasīt un rakstīt, jo tie mati visu laiku ir priekšā. Un viņš dabū turēt tad visu laiku šitā te to vienu roku, lai viņš kaut ko varētu uzrakstīt. Šeit ļoti labi sports šīm lietām palīdz, jo konkrēts gadījums mūsu skolā arī bija tā, ka visu laiku, un puisis trenējās sportā. Un iet un noda, es skatos, un viņš paliek aizvien īsāks, jo laikam sportā, ja neko neredz, tad ir grūti kaut ko izdarīt. Meitenēm ir savādāk, viņas tur sprādzes un vēl kaut kas var saspraust, un puikas sprādzes nespraudīs. Tad, nu, paskatīties to brīvo skatu, lai mums nekas netraucē, redzēt visu to, kas mums jāsaredz un ko gribas redzēt. Un tieši tāpat par dzirdi, kas arī ir tāds fiziskais rādītājs, klausīties, mācīties bērniem klausīties, un iespējams, ka daži vecāki saka, tā, ka viņš nevar 3 sekundes nosēdēt, viņš neko neklausās, viņš vispār nemaz neko nedzird un negrib dzirdēt, un kādas grāmatas neko neklausās. Bet iespējams, ka iemesls ir netik labā dzirde. Savu vārdu jau viņš dzird, ka viņš sauc un atsaucās, un viss ir kārtībā. Bet ja uztaisītu bērnam audiogrammu un pārbaudītu, cik no tā visa, kas mums jāsaklausa, valodas skaņas un dabas skaņas, cik viņš dzird, tad iespējams, ka tur parādītos vai nu tas, ka viņš ļoti zemās skaņas nedzird, kas arī būtu jādzird visi g un d. Ja nedzird atkal tās augstfrekvenču skaņas, kas ir s un t un k. Tur, kur vajag, nu, to dzirdi tādu filigrānu. Un ja bērnam dzirde nav kvalitatīva, viņam būs garlaicīgi klausīties. Nu, kurš var klausīsies, ja viņš pusi nedzird, otru pusi nesaprot. Un viņam visu laiku ir, nu, tik jāsakoncentrējās, lai, nu, to katru vārdiņu tvertu. Viņam uzmanības resursi nav tik lieli. Un vēl par kvalitatīvu skaņu runājot, saviem bērniem, ja arī ir, jeb ja nav, tad tās austiņas, kas ir ausīs liekamās, ir ļoti kaitīgas. Nu, bērni vēl ir elastīgas būtnes, bet, nu, pieaugušajiem un tādiem kā mums, nu, tad labāk neizmantot viņas vispār. Tad vai nu klausīties vispār normālu mūziku vai skaņu vai vienalga kādu ierakstu, kas ir jeb ar tām lielajām ausīm. Ja, jo mazās tās austiņas uzreiz tas impulss iet tieši uz bumbādiņu un, nu, kaitīgi ietekmē to visu. Plus vēl viņš nedzird, kas tur īsti apkārt un tā. Un nodrošināt tādu kvalitatīvu skaņu, nu, ar tām mazajām austiņām, nu, nevar. Ja, tā kvalitatīvā skaņa noteikti ir vajadzīga. Tālāk runājot, vēl par bērnu attīstību ir kognitīvā attīstība. Tā, ko mēs saucam, nu, par prāta attīstību. Un pie šīs te attīstības, lai mums bērni būtu gudri, un cik, nu, mēs no viņiem varētu izspiest maksimumu un tā, tad visa prāta attīstība sākas ar sajūtām. Un tā ir redze, dzirde, oža, garša, tauste. Un ja tas nav, tad nekādi burti, nekādas tur, nekas nenotiks. Jo tās cilvēka smadzenes ir tik filigrāni uzbūvētas, ka tā viena puse, kur atbild par tām sajūtām un emocijām, ja viņa nav pilna, tad kaut ko iedabūt. Tad otrā pusē, kur ir burti, skaitļi, formulas
skolas un vēl kaut kas, ir diezgan sarežģīti, ja nākas vaigo piepūli pielikt. Tātad tās sajūtas ir pirmās, ar ko mums tas bērns ir jāpiebāž pilns. Arī tagad noteikti nav pa vēlu visu ņemt ar rokām, tāpēc bērni arī viņi vienmēr grib pataustīt, viņi vienmēr pasmaržot, pagaršot, un tāpēc arī tie mulāži, tie āboli, kas bieži vien stāv zīmēšanas klasēs, tām klusajām dabām, bieži vien ir iegrausti. Ne jau tāpēc, ka viņš ēst grib, bet viņš grib pamēģināt, nu tiešām nav īsts. Tā kā tās ir tās sajūtas, ko bērns vēl grib paturēt sevī. Tālāk, nākamā lieta ir emocijas, kas arī mums bērnam ir jāmāca lietot emocijas, ka viņš var būt dusmīgs un viņš var būt smaidīgs un priecīgs un visādi. Viņam jāmāca mums arī atpazīt emocijas, ka arī citi var būt tādi paši dusmīgi, priecīgi un visādi. Un mums viņas jāmāca arī regulēt, kas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Un te es gribu vienu mazu brītiņu apstāties pie vārda raksturs. Un ja bērnam galva ir kā pulkstenis un zelta pods, bet ja viņš sēž zem galda un iespītējis brēc āžu balsī un saka, ka viņš šodien nepako sekt mani vaidos, nu tad tā zelta galva mums ir zem sola. Darīt mēs ar viņu neko nevarēsim. Tāpēc ļoti svarīgi ir regulēt emocijas un veidot bērnā raksturu. Veidot raksturu tādu, kā mēs saprotam par normālu esam, lai viņš var sadarboties ar bērniem, ar pieaugušajiem un prast sevi aizstāvēt, pastāvēt pats par sevi, prasīt palīdzību, ja tas vajadzīgs. Un to visu mēs varam likt zem vārdiņa raksturs, kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Nākošā lieta par sadarbību, kas ir arī viens no tās prāta attīstības stūrakmeņiem, un sadarbība mums ir bez sadarbības nu nekādi. Protams, mēs tagad varam iztikt, saspiest pogus, tur vēl kaut ko, bet tā noteikti nebūs sadarbība, un tas mums nedos nekādu bērnā, nedos to attīstību. Tāpēc saruna un dažādas spēles ir galvenie tādi vaļi, uz ko mēs to sadarbību, ar ko mēs sadarbību varam panākt. To komunicējot, runājot, spēlējot, man arī šodien viens zēns, mēs spēlējam, nu tādu nelielu spēlīt nodarbībā, un visi jau ir aizgājuši, un viņš krāmē lērām to somu, viņš saka, man tā patīk spēles spēlēt, vienalga kādas. Tā kā bērniem patīk un bērni grib. Un tai spēlē jūs atradīsiet, jums taču būs jārunā savā starpā, ja nu kaut vai 2 bērniem. Viņiem tur būs noteikumi savi, jāizplāno, ja jāatkārto vai jāzina, viens otru jāpieskata, jāsadarbojās, jāgaida sava kārta. Nu, kas ir ļoti, ļoti svarīgi vispār runājot par prāta attīstību un gudrību. Nu, un tālāk nākamais, tad mēs nonākam jau līdz prātam, līdz tai gudrībai, kuru mēs vēl varam pieskicēt ar dažādām grāmatām, dažādiem uzdevumiem, bet noteikti ar piepūli. Un te es jums varu teikt vienu tādu vērojumu jau tā, no 2007. gada. Nu, tagad ir bezmaz 2017. gads. Tā situācija 10 gadu laikā ir ļoti krasi mainījusies, diemžēl uz slikto pusi, jo bērni piepūlēties vairs negrib un nav ar mieru. Mums ir tāds vesels cikls ar dažādām prāta spēlēm, un tad ir tā, ka dažiem viņas vispār lido jau pa gaisu, pirms es esmu nolikusi uz galda. Šito es šodien negribu, jo viņš jau redz, ka tur būs, nu, kaut kas jādara. Burtiski skolā man no visiem tiem bērniem, kas nāk pie manis uz logopēdiju, ir kādi 3-4, kas ir gatavi rakt, darīt, ņemties, viņam vajag. Viņš grib, viņš darīs, vienalga grūti, viegli vai kā, viņš darīs. Kādi 4 bērni. Tā kā tā piepūle ir ļoti svarīga lieta. Jūs paši zināt, ka mums arī bez piepūles, jeb grūtību pārvarēšanas nekas nenotiek. Nu, neiet tā dzīve kā pa sviestu. Tāpēc arī bērniem drusciņi dot vairāk to, ko viņi var, un to, ko viņi vairāk prot, ir pat vajadzīgs. Lai viņi neapstājies tai savā attīstībā, bet lai mēs viņus, nu, bišķi velkam uz augšu, uz priekšu. Tā, un tad no dažādām tādām prāta grāmatām es jums te arī uz soliņiem noliku, jūs varat droši paskatīt un ieskatīties, kādas tad viņas izskatās. Tās, protams, ir tikai dažas. Nu, tālāk runājot par to, ko mēs darām logopēdijā un kā tas viss notiek. Labvakar! Jā, mēs te visi esam, nāciet droši.
Runājot par logopēdu un logopēdu darbu, tad logopēds skolā dara visu šo te. Pirmais un vislielākais darbs ir, protams, nodarbības skolēniem, un tas ir vesels 30 nedēļā. Tālāk, katru starpbrīdi notiek sadarbība ar skolotājiem, jo skolotājiem tad es aiznesu vienu, tad es aiznesu zīmīti, uz kuras ir uzrakstīts tā, Jānītim atgādināt, ka visu laiku tā un šitā. Tā, tagad Līzītei lūdzu, tagad vērtē tikai tā un šitā. Tātad katru starpbrīdi mums jau notiek komunikācija ar skolotājiem. Skolotājs atnāk vienmēr tā, paskaties šito te darbu, es nezinu, ko darīsim tālāk, kā palīdzēsim. Tālāk mums ir skolā atbalsta personāls, cik no skolā viņš ir iespējams. Speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, psihologs, logopēds. Tad mēs satiekamies vienreiz nedēļā un izrunājam visu, kas nu mums ir jārunā. Tad, protams, runājam ar vecākiem, taisām vecāku sapulces. Tad mums februāra beigās vai marta sākumā ir Eiropas logopēdijas dienas kāds pasākums. Šogad arī būs ar ievirzi par stāstiem un stāstīšanu. Tad mums skoliņā ir bijuši jau 4, un tagad vienu noslēdzām e-twinning projektu, un šoreiz mums ir projekts par pilsētām, un mēs esam veidojuši projektu par Valmieru un stāstām par Valmieras vietām, ko rādīt visiem citiem. Un tad jau skolā darbojas Valmieras pilsētas un starpnovadu logopēdu metodiskā apvienība, pie mums bieži brauc logopēdi, mācīties, skatīties, darboties, un tad mēs kopā visu, ko darām, un mēģinām to logopēdijas lietu vidīt uz priekšu. Tālāk par tiem darba veidiem, ko mēs un kā logopēdijā strādājam un ko darām. Mums ir vairākas atslēgas, ar ko koriģēt, ar ko slēgt to visu vaļā, lai viss ietu tā, kā mums gribas, un lai procesi virzītos tā raiti un elastīgi uz priekšu. Tā, un viens un pirmais no tiem ir, tieši tāpat, kā es teicu par bērnu attīstību, arī mēs logopēdijā pieskaramies pie sajūtu attīstīšanas. To varbūt nevar nosaukt par attīstīšanu, bet mēs pie tām sajūtām, drusciņi garām ejot, mēs arī viņas padarbinām. Kaut vai izdurstam ar zobu kociņiem vai burtus vai vēl kaut ko, un tad citreiz ar aiztaistītām acīm, citreiz vēl kaut kā citādi. Tad mēģinām kaut ko sataustīt, jeb kaut burtiņus saliekam plaukstās, un tad aiz muguras jāsatausta, kas tad tas ir par burtiņu. Tātad viena no tām lietām, ko mēs darām nodarbībās, ir sajūta attīstīšana. Tālāk runājot par kognitīvajiem procesiem, par domāšanas, atmiņas, uzmanības, tādām lietām. Tas mums ir katru nodarbību, vai es nosaucu vārdu, un viņam jāpieraksta, saka, nē, otrais nesaukšu. Jeb vēl kādu lietu, tur, kur uzmanība vajadzīga un vēl. Šogad mums skolā ir arī planšetīte, un mēs spēlējam jau tagad otro spēli. Un tad viena meitenīte atnāca viņai vecāki pakaļ, un viņa saka, mēs šodien spēlējām spēli logopēdijā. Un tas teica tā skatā, bet tu neuztraucies, tā jau nebija tāda spēle. Laikam mājās ir runāts, ka tās spēles nav tas labākais. Bet, piemēram, viena spēle uzmanībai un atmiņai mums ir šāda tai planšetītē, kur ir melni akmentiņi, un tad tie akmentiņi pagriežas kaut kādā veidā, kādā kombinācijā balti. Un tad, kad viņi atkal aizgriežas melni, tad tā kombinācija jāatcerās. Un datoriņš saka, 2 tu neatcerējies. It kā smieklīgi, un mums liekas, kas tad tādas bērnu spēles. Bet kā tie bērni cenšas, kā viņi sasprindzina visu to, kas viņiem paņemts līdzi, prātu, atmiņu, redzi, visu.